Labrīt no rīta. Nu tad ziņojums no Marsa. Kā man klājas, kā man iet. Rekuru maliņā noņēmu nost tos tīklus un uzkāru. Nu, drusku nav redzams līdz pilnais aplis, bet pēdējais aplīts, ko es uzzīmēju, man liekas, tīri tā neko. Tur tajā stūrī stāv. Katrā ziņā labāk nekā tīkli. Varētu jau es filmēt, droši vien ražot video, nav jau kas skatās. Bet man patīk, kā man vīrs saka. Man visu laiku viņš jāpiesauc, jo es visu laiku vīrs to saka, bet kaut kādā mērā tas jau tā arī ir. Jo viņš, visu laiku ir kopā ar mani. Un tad arī reaģē uz maniem visādiem izteikumiem, komentāriem, bēdām, raizēm un tā tālāk. Viņš teica, ka ļoti labi, ka ir maz skatījumu, jo tas nozīmē, ka cilvēki iet pie dabas, iet ārā, ir vasara, neskatoties to, ka lietains, un ļoti labi vien ir, un kas tev jādara? Tev jādara tas, kas tev jādara. Tev patīk filmē, kaut vai viens cilvēks skatās. Un man vienmēr, tā vispār ir liela dāvana, novērtējam, ja? Novērtējam to, ka tas cilvēks, kurš mums ir blakus, viņam jābūt sakarīgam. Ja pats esi sakarīgs, otrs arī būs tomēr sakarīgs. Es domāju, ka tā ir, ka tās vērtības, kaut kas jūs kopā tur, kāpēc jūs esat ar kādu. Bet, ja jūs neesat ar kādu, arī ļoti labi, būt vienam arī ir lielas priekšrocības un liela izaicinājumi. Kaut gan arī kopā būt ir lielas priekšrocības un liela izaicinājumi. Tas, man liekas, tā kā vienalga, ko tu dari, būs grūti un būs patīkami. Un vienalga, kādā sastāvā tu dzīvo, arī būs grūti un būs patīkami. Visu laiku tās abas puses. Jā, vienkārši par to iedomājos, viendien sēdēju, un atcerējos Renāra Kaupera sen jau interviju, pirms kādiem, 8, varbūt 5 gadiem. 8 laikam pa daudz. 5 varētu būt normāli. Jā, un tur tajā intervijā viņš stāstīja, ka bieži vien mēs tos savējos kā pārāk apgrūtinām un kaut kādā mērā esam pārāk bezkaunīgi ar to, ka tā ir mana sieva, tas ir mans vīrs, un tagad es esmu mājās, un es tādu uzvedīšos beidzot tā kā, kā es patiesi jūtos. Ja es tur sabiedrībā saņemos, esmu laipns, zolīts un tā tālāk, tad, mājās gan es būšu īstais. Kāds īstais? Parādīšu vienkārši to pusīti, kuru citiem svešiem cilvēkiem es slēpju. Tas liek aizdomāties, jā. Man liekas, ka tas... Un tā kā viņš toreiz arī teica, ka patiesībā tā mūsu foršā daļa bieži vien cilvēkiem tiek tieši tiem, kuriem vispār par mums, tā sakot, ir nospļauties, ar kuriem mēs vispār nekad nesatiksimies, varbūt vairs, vai satiekamies tikai atsevišķas stundas, bet tās nepatīkamās daļas mūsu tiek bieži mūsu tuvākajiem. Un ka pie tā ir jāpiedomā, jo, tāpat kā māju drēbēs nevar staigāt saplēstās un nošņurkušās, tāpat arī pret sev tuviem un mīļiem un tādiem cilvēkiem, kas it kā ar mums visu laiku ir kopā. Jāpadomā, kā mēs tur izturamies. To es tikai atcerējos viendien. Tā sēžot pēkšņi, tā bija ļoti laba intervija. Kā tad man gāja ar zobārstu? Paldies cilvēkiem, mīļiem cilvēkiem, kas reaģēja tieši šajā zobārsta stāstā. Un atcerieties, es jums minēju, ka tā zobārste man teica, ka es jums nākamajā dienā piezvanīšu, neuztraucieties un pastāstīšu, ko man tā mana kolēģīte būs teikusi par to 3D rengenu. Jā, un kā jūs domājat, vai viņi piezvanīja? Nē, viņi nepiezvanīja, un es pulkstens kaut kādos 6 zvanīju uz zobārstniecību, un tā arī es teicu, ka
ka zobārsts man sacīja, ka viņi piezvanīs, un viņi nepiezvanīja, un tā administratora tāda izbrīnīta, vai tiešām daktari tā varēja sacīt, jo viņai tajā nākamā dienā bija paredzēta brīvdiena. Jā, bet ka viņi neuztraucieties, viņi piezvanīs jums rīt. Nu, un kā jūs domājat, vai viņi piezvanīja man nākamajā dienā? Nē, viņi man arī nepiezvanīja nākamajā, teiksim tā, piezvanīja gan, bet pēc tā, ka es uzrakstīju ziņu viņiem, tieši uz klīniku, un uzrakstīju, ka pulkstens ir pāri jau 5. Jūs man sacījāt, ka daktari piezvanīs, tā arī nav piezvanījusi, un es uzskatu, ka tas attiecībā pret mani kā pret klientu nav godīgi, jo savus 85 € es samaksāju par to, ka man apskata zobus, jā, uztaisa rengenu, jā, ļoti jauki, bet tāpat laikā mans mērķis, ar kuru es pieteicos, ka man vajag 3D rengenu un 3D rengenu loģiska skaidrojumu, ka tas nav izpildīts un ka tas ir galīgi nezolīdi. Jā, un es uzzīmēju tādus, uzliku 3 tādus bēdīgus simbolus. Pēc stundas vai pat mazāk man piezvanīja arī pati dakteri. Jā, atvainojās un izstāstīja, ka man tur zem zoba nav iekaisums, bet minēja tur visādus iemeslus, kāpēc varētu būt, ka ir tā spiedošā sajūta. Bet pats galvenais ir, tas, ka es sapratu, ka tur tā tad nav iekaisuma. Viņa teica, ka vienkārši var izrupt ārā visu to, kas tur ir salikts, un atkal galvenais tīrīt visus kanālus un visu aizpildīt. Es nezinu, vai es finansiāli to gribēšu darīt, jo iepriekš jau tas zobs maksāja kādi 180 €. Tas nozīmē, tas jau bija pirms gadiem, ja? Tātad tagad tas būs atkal kaut kādas summas. Nezinu. Zobārsts, jūs paši zināt, ja? Ja šo tēmu kustina, tur ir ko ieguldīties un arī būt pacietīgam, pārvarēt bailes un kas tik vēl ne. Bet vispār, ja godīgi, es būtu uz to klīniku gājusi. Es tā domāju, uz priekšu, piemēram. Jā, es būtu, un es nebūtu arī neko, teiksim tā, nekādus iebildumus cēlusi, ja nebūtu šāda situācija, kas man liekas tā kā kaut kādā mērā absurda. Es piesakos konkrētā zobārstniecībā, veikt konkrētus. Man ir kaut kāda konkrētas vēlmes, ko es gribu darīt. Un viņi tā kā piekrīt, bet tad, kad es aizēju, kaut kā, man liekas, ka nesmuku sanāca kaut kādā mērā, ka tā ārsti, kas man tika piešķirta, viņi neprot redzēt, gluži neredzēt, bet skaidrot to rengena attēlu. Jā. Bet es atradu citu. Jā, teiksim tā, man ir tādi mīļi cilvēki, kas uzreiz rēģē un iesaka savas vietas, kur iet pie zobārsta. Līdz ar to es noteikti, turpināšu uzsākt to ceļu, iešu pie zobārsta. Tad vēl puiši ir atbraukuši no ceļojuma. Skaties, kāds tam maziņš zirneklītis. Es nezinu, vai viņi varēs redzēt. Viņi var redzēt? Paga? Es nezinu, vai var redzēt. Te ir pīpe. Paga, zirneklīt, kur tu esi? Vai tevi var redzēt? Es nezinu. Varbūt varēs. Labi. Vienkārši viņš man tur blakus visu laiku kustās. Kustas. Mans man to projām blakus stāv. Un arī tīkli, ko es noņēmu. Tā kā man te ir čunga, vanga. Blakus. Viņi atbrauca. Tas bija īstenis piedzīvojums, teiksim tā. Ar to, ka tika pārdot viena no laivām. Viņi to laivu līmēja, pēc tam laivā nemitīgi smēlās ūdens. Vajadzēja ar kausiņu smelt ārā un zinām laiku, otro dienu visu laiku sēdēt slapjumā. Vispār izaicinājumi pilns brauciens, un beigās viņi sanāca, ka tās bija 2 pilnas dienas, un mājās viņi bija otrās dienas vakarā 9, vai pat pāri, kādus 9, laikam pat pāri 9, pus 10. Tā kā... Es domāju,
Protams, ka viņiem bija ļoti grūti. Viņi bija nosauļojušies ar spīdīgām acīm, tādi kā neģerīši, pārguruši. Tajā rītā, otrās dienas rītā, abi puikas bija cēlušies jau 5, 6 jau tajā laikā. Līdz ar to nākamo dienu visu noairēt, piemēram, vecākajam dēlam vispār zelta medaļa, ja? Tas ir varoņdarbs. Tas ir varoņdarbs. Nākamā dienā viņi noairēja tādu visu dienu. Pilnu dienu. Nē, nu tas ir... Un es domāju, vai viņi gribēs 10 ēst? Jā, viņi gribēja visu. Viņi gribēja ceptus pelmeņus un kas tur vēl bija, jogurti. Nu, var sakot, dod mums visu, ko mēs esam izsalkuši, mēs šausmīgi gribam ēst. Nu tā. Bet nākamajā dienā no rīta viņi pamodās un viss. Bērniem tas ir laikam tā kā tik ātri, tas restarts tāds čik un viss. Bet ko es gribu pateikt, man liekas, ka tas ir brīnišķīgi, īpaši zēniem, tas, ka tur bija 2 paudzes, mana vīra tēvs un mans vīrs un viņi. Un tas, man liekas, ir, nu tā kā pēc Ričarda Rora, Ādama atgriešanās, ja, kur ir tas došanās dabā kopā ar vīriešiem, kur ir ļoti lielas grūtības. Pēc tam atceļā vēl viņiem pārsprāga mašīnai riepa. Nu tā kā pilns arsenāls un tik grūti. Un lielais puika teica, nē, es vairs nekad nebraukšu. Bet ar smaidu uz lūpām viņš to teica. Nē, nekad vairs, bet ar smaidu uz lūpām. Es domāju, ka noteikti pēc gada viņi noteikti gribēs. Noteikti. Un tas viņus, protams, ka saliedē visai dzīvei. Šobrīd viņi nebija tā, ka viņi atbrauc tā kā, ka viņi salipuši visi 3, jo tur jau tās grūtības arī bija lielas, kur bija jāpārvar sevi, bet tas ir ļoti vērtīgi tieši, jā, maniem dēliem. Jā, un vīrs teica, ka viņš ir izvēlējies uzdevumu pārāk grūtu. Pārāk grūtu ar to, ka mazais ir pārāk mazs, un viņš tomēr ļoti jāpieskat, un tas ir atrašanās uz ūdens, kur nemitīgi ir visādi briesmu faktori. Teiksim tā, viņš bija vestē, bet tāpat laikā tās viņa hiperaktīvās kustības, jā, viņam lika, viņš saka, es nemitīgi biju tā kā uz adatām, un viņš vispār, man liekas, bija pārkurs, bet visiem 3 kausi un medaļas par tādu 4, kāpēc 3, visi 4, jā. Par tādu ideju un tiešām prieku, ka viņi to uzvarēja, to ceļu un tās grūtības. Nu tā. Es zīmēšu tālāk apļus, dzīvošu tālāk. Vēl gribēju pateikt, atcerieties, es kaut kad sen teicu par mūzikas terapiju mazajiem. Es nezinu, es visu laiku cenšos sakontaktēties ar to mūzikas terapeiti, bet tā kā tur ir diezgan liela pārslodze, es viņai gan zvanīju, gan uzrakstīju, viņa neko neatbild. Nu, es atstāju to tādā atvērtā veidā, jo dažreiz ir tā, ka varbūt mums to nemaz nevajag. Nezinu, bet šobrīd pie apvāršņa ir parādījušās vieglatlētikas nodarbības. Tad man sanāks, ka viens nodarbosies ar vieglatlētiku līdz pusvasarai, un otrs airēsies. Nu, man liekas, ka puišiem tas ir ļoti vērtīgi, jā. Tās sporta lietas. Man arī. Visiem. Veiksmīgi. Tā. Rakstī. Viens visu aprakstījumā.